Tā, čauņīnzes, esat sveicināti manā kārtējā jaunajā video. Koroči šodien šitajā video brauksim, pirksim jaunu aparātu. Būs jauns, kā saka, ne tā projekts, bet koroči jauna tehnika būs mūsu kanālā. Jā, pirms mēs braucam, tad man ir tādas 3 ziņas, 2 labas, 1 sliktas. Nezinu, mēs varbūt varam sākt ar tām labajām. Jā, pirmā ziņa tā ir, ka mēs pirksim jaunu braucamo. Varat ieiet jau komentārā ierakstīt, kas tas zina, jo varbūt jau daudz jau izstalkojuši. Un zina, kas tas ir pa braucamo. Jā, tas tā ir pirmā ziņa. Tad otrā sliktā ziņa ir to, kad pirms braukšanas mums rītdien jābrauc. Pirms braukšanas, koroči, mums ir izlīdis check engines. Es te, koroči, uztaisīju apkopīti mašīnai. Un šodien izlīd check engines. Tā ir sliktā ziņa, bet otra labā ziņa ir tā, kad mums šim video ir sadarbības partneri, un tā būs mums šī te diagnostikas iekārta, kas man tūliņ ļoti palīdzēs noskaidrot, kas mums ir ar mašīnu, lai mēs rīt varētu droši braukt, bez problēmām izbraukāt visu un visu sadarīt. Tādām aciņā šim būtu jābūt, man liekas, katram džekam, kas kaut ko skrūvē garāžā vai kaut ko darbojās. Man liekas, kad šai lietai būtu jābūt katram, jo muļķīgi ir, teku, tā kā man izmetās check engines, katreiz maksāt 15–20 eiro par diagnostiku. Es varu 100% sadarēt, ka tur ir kaut kādas muļķības, kādu štekerīti atkal neesmu uzlicis vai kaut ko tādu. Reku, mums ir tā iekārtiņa. Viņa šitāds te iespraužās, OBD2. Ir arī ar vadu, ja netiek kaut kur klāt pagarināt, un arī vadu var izmantot, kā saka, lai neiznēsājās šis te štekers, kā saka, izmanto tikai šo galu. Pieslēgsimies, pastīsimies, kas man tur notiek. Pačakosim, lai mēs varam gāzt tālāk. Parādam šeit. Hop, iekšā. Viss mums noteikts ar telefonu, kur es sakonektējos. Tā, nolasīsim kļūdas. Tā, mums ir 2 kļūdas. Kā jau es teicu, tas mums ir pa gaisa masas mērītāji. Es varu 99% sadarēt, ka es vienkārši neesmu uzlicis atkal kārtīgi štekerīti, jo man tā ir tāda mode un reiķini, ja man nebūtu šādas iekārtas, man būtu jābrauc servisu un tas būtu jāmaksā nauda kādam par to, ko es neesmu pats sadarījis kārtīgi. Tā. Nebija uz klikšķīši. Tagad mēs viņus nodzēsīsim. Nebija tupa vienkārši uzlicis štekerīti līdz klipsītiem virsū. Un tagad nodzēsīsim kļūdu. Tā, jā, nodzēsām. Jā, un mēs droši varam gāzt. Tā, man vēl metās servis ārā, es varētu to servisu nomest, paskatīties. Un vēl šo to paskatīties, tā kā es esmu pieslēdzies. Koroči jaudīgi iekārta. Un jā, atstāšu visu info aprakstā un arī atstāšu promo kodu, ar ko jūs saņemsiet atlaidi. Viņš nav mūžīgs promo kods, viņš visu aprīli strādās, tā kā pasūtam. Tā mēs
laižam pirkt jaunu aparātu. Tā kā, let's go! And let's go! Mēs dodamies uz Lietuvu, vai ne? Tur drusku aiz Kauņas, cik mums tur bija 320 kilometri bija jābrauc. Paņēmām jau piekabīti, paņēmu Vijādā. Un dodamies pakaļ pēc jauna drapaka, vai ne? Jā. Ko? Cītīgi krātais piķis līdzi. Paskaties. Kāda kotlete. Paturē. Paturi. Kā domā, cik tur ir? 3 štukas kaut. Jā, tagad būsim tuliņ ķegumā, brauksim pār Heisam. Tā jau apstājies, es izkāpšu Ačurā. Ja? Jā, Un ko tur viņi darīs? Ačurā. Un kā es parasti saku, paņēmām jūs līdzi, pastīsieties, kā saka, vienu dienu no mūsu dzīves, vai ne? Ko mēs šodien daram? Braucam pirkt jaunu drapaku. Kaut kā tā. Lai paliek noslēpumā, var apturēt video, ierakstīt komentārā, ko mēs braucam pirkt. Un, protams, abonēt, uzspiest. Vai ne? Ko? Kad tev vidiki būs? Nekad, vai ne? Gadu jau gaidam, un tā arī nav. Kas ar Česiku notiek? Skaļāk. Jātaisa, stāv. Stāv, ja sajūgs jānomaina, kārba. Un radiators, jā, tev varētu gāzt īstenībā, to vajadzētu saņemties izdarīt, un vēl ir doma viņu pārdot, tā kā īsti nezinu, ko viņu darīt, vai ne? Jā. Barjeru skūteri. Jā, pilns ar skūteriem. Tas jau laikam elektriski. Bija. Nevar jau braukt pa ieturi. Pat ar elektriskajiem vairs nevar braukt. Kādu motorizēto vairs nevar pa ietuvēm braukt. Kā domā? Airoks 13. gada. Kā domā, viņiem tiesības ir? Ir. Neizskatās, viņš tik maziņš ir. Kāda starpība? Melnis arī nav baigi lieta. Viņam arī tiesības. Es domāju, ja brauc pa ietvi, znači tiesību nav. Mopēdi braukā, paskatīs. Ziļonka. Minka no muguras, viss ar kamerām nokrāvusies. Brauksim. Pagaidi, kā mēs brauksim. Baļēt, viņš mūs tur ved. Pagaidi, stūliņ, beigšu filmēt. Karoči, pietiek te muldēt, dodamies ceļā kaut kādā tankā, kādu kafiju paņemsim, tad jau vēl kaut ko var parunāties. Do piķi, tad tu aizmuksi ar manu džundžuru. Balskā jau esam, baigi lēnu sanāk braukt.
stāvējam. Tā, te mums maksā 2,03 degviela. Pastīsimies, cik Lietuvā maksā. Vajadzētu kaut kur iepildīties Lietuvā, ja būs lētais soļus, bet kaut gan tāpat mēs dabūsim Lietuvā pildīties. Vai ne? Jā. Jā. Ko gāžam tālāk? Mežotne. Gribētu Bauskā dzīvot? Ne? Nav Bauska. Klausies, kāda pilsēta. Esam Lietuvā, ja? Kā jūties? Nekas nemainījās, ja? Nekur ir robežas sardzes. Stāvēja, noskatījās uz mopēdiem. Man tie visi ir mopēdi. Tava mašīna ir mini Coopers. Iepildījām degvielu kaut kādā MTS-ā pa dārgo, kad degviela Lietuvā ir dārgāka nekā Latvijā. Cik te bija eiro? 2,12 principā. Bija arī vietas, kur bija 2,9, ja? Jā, tas bija tur kaut kur. Jā, bet nu es ielaiku kaut pa Lietuvu pabraukāt. Jo vajadzēs tad pildīsim Latvijā. Nu, drusku palicis, ko braukt vēl kāda stunda. Tā, karta. Paņēmā kaut ko. Kas ir pa benzīntanku bez Ēdam. hotdogiem? Jā, kas ir pa benzīntanku bez hotdogu. Bet šitie man nav nevainas. Nestarostē. Jau blēžam tālāk. Tauranca piekabi ir 13 litrus 100 kilometriem. Tas tāds kosmos. Bet nu labi, maucam. Tikko izbraucām cauri Kauņai, vai ne? Jā. Koreči, baigi maz palika kaut 30 kilometri. Jā, ļoti maz vispār. Un tad jau būsim klāt. Vispār sokas tālāk obrē. Satiksme te ir pat kā paķi, kā saka. No, kaut kā tā. Redzēs, kā tur ies, vai ne? Jā. Varētu jau tur kaut ko ķikarjā pafilmēt. Jo vajag negribās tur. Bet nu skatīsies, kur viņš kā būs. Aizmīs un. Koreči, jā, gāžu. Es atkal kaut kur garām aizbraukšu filmējot. Kaut gan
varam aizbraukt taisni, tik jābrauc. Tā, nu, koroči esam atbraukuši. Kaut nāc postījās, gan jau tur arī. Atbraukuši, koroči esam meklēt, kur viņš atrūdās. Nu, atbraucām. Ko, ne? Pāris kadriņi. Ko? Jāņem, ja? Ko? Jāņem, davai. Vajag te nefilmēšu. Ko, ne? Ne, tur tāds pats viens ir. Tas man patīk, kas viņam. Un tas ir melns viss vienkārši. Nezinu, man viņš ahujena patīk. Ko? Jāņem, pēc tam kaut ko pafilmēs. Ko tu izvēlēsies? Šito? Vai to? Ko? Ha? Kā tu domā? Kas ir labāk? Tāpat viņā liedz. Piķis nav problēma, piķi nopelnīs. Jāpērk ir emocijas. Ačumennīs. Mopēds nopirks, jā? Mans mopēds. Ko tu saki? Smuks? Smuks, jā. Man jāfigena viņš patīk. Tas melnais man arī kā vilka uz viņu, bet... Ej un atrodi tos tenīnas lūgas, kas tur tur. Bet tas ir viens tie slaideri, ja tev apgāžās, lai neatsitās. Tas ir viens, jā, un kā viņš teica, šiten... Tam atkal krēsls bija labāks. Tāds. Viņš svaigāks bija, viņš kaut kādu gadu vai divu, gadu. Man gadrīz 2 gadi viņš ir jaunāks, jā. Bet nobraukums ir lielāks viņam. Bet es braucu pēc šitā. Vienkārši tur ir tā fiška. Es jau viņu skatījos ilgi, un viņš stāvēja ilgi, un viņš, man liekas, ka gaidīja speciāli mani. Davai, brauc garā. Davai, brauc garā. Behas visādas tev izzinās. Nu jā, piķi žēl ir atdot, bet, kā jau es teicu, jāmaksāja pa emocijām. Dzīvo vienreiz, vai ne? Jaunības gadi pagājuši, dulluma gadi, jo kādreiz es ar močiem braukāju. Un javām īžiem, šis ar javām īžiem braukāju, šis sāk smieties, kas pateica. Nu jā, tad toreiz tas kāsas nopirka, tur viņam bija kaut kāds mocis, jau neatceros, kas tas bija pa moci. Viņam bija Zezērs, jā, pēc tam viņam bija Suzuki GSX-R 750 viņam bija, jā. Nu, es ar tiem pabraucu, man tur pāris tādi momenti, tādi jautri bija. Es vienkārši sapratu, kad nedrīkst moci, nedrīkst tādi tik jaunam nevar to, tas letāli būtu beidzies. Vēl vien apli brauks. Jā, vēl vien apli, bet nu jā, tad es teicu, kad būs 40, tad es braukšu, nākšu pie prāta un ņemšu moci. Es jau gadu atpalieku no tā visa. Kaut Pereku pagasts ir, ko vēl vienu mašīnu nopirka. Man vēlreiz te jābūt. Man uz priekšu jābūt. Es domāju, ko viņš man atkal aplivēt. Neko. Jāved mājā, jāpiereģistrē. Un jābrauc tiesības jākārto, ne? Jā. Te uz skūteri, man uz moci. Tā kā tā, tas būs kaut kāds YouTube'ā mums jauninājums, mototehnika, mototēma varēs atkal atjaunot. Ja interesē, atstāt komentāros kādu savu viedokli. Varam arī taisīt pa mopēdiem. Pasties, ir kalibra stāv. Pa mopēdiem varam taisīt vidikus, vai ne? Ko? Pa mopēdiem. Viss, kaut ko. No, kaut kā tā, jā, tur ar tām štropēm, tur baigi interesanti bija, piešturpējām, viss tur čotka, bet tur man nav ticības tam visam. Pabrauksim pēc kādu laiciņu, kaut kur piestāsimies, pārbaudīsim. Un
dodamies lēnām mājās. Jābrauc cik ir 339 km, 4 stundas, 11 minūtes, 22, kurēši 11. būsim, gan jau, ka visos 12. būsim mājā. No, kaut kā tā, vai ne? Mīnām, let's go, pietiek te ģarkstē. Ko? Vai ne? Baigais miesas, gribētu dzīvot? Nē, tas ir tā mājām, labi, viņas maziņas, bet pagalma tur ir vēl mazāk. Jā, bet te apsties baigi interesanti izādi. Moču tirgotāji, mašīnu tirgotāji, tur kaut kāds Opel kalibras stāv, Behas stāv. Gan jau, ka tur reku skūterīts aizbrauca. Arī, jā. Vižuha te ir. Airoks aizbrauca, jā. Aprīlī ar Airoks diskiem aizbrauca. Bet te kaut kur, ka neizskiedz, te nesaprot, kurš te ir galvenais ceļš un kurš nav, tu pēdējā brīdī tik saproti. Labi, karači, lai nekur atkal neaizbrauktu nepareizi, tad es slēdzos nost. Tiekamies kādā benzīna tankā. Možda kādu štropi vēl vajadzētu nopirkt, pastīties, kā tur izskatās tas viss. Uzlikt vēl vienu štropi. Vai ne? Ko? Jā, davai, jā, let's go. Akal stundu runāju. Jā, sotaciņu esam nominuši. Akal jālai saļarka. Taurans rīta kā, bļet, kaut kāds zirgs. 40 litri jau būs nobraukt. Nu, viņš kā būra ir. Ja es braucu sotaku, man ir patēriņš 10 pāri litri. Ja braucu 80-90, tad 8 litri. Es leju dīzeli vispār. Laikam, jā. Dīzels ir. Varēja čip ieliek. Te bija cena 2,06. Jā, vislētāk. Labi, iepildīs un tad iesim kaut ko kafiju paņems un padzerties. Piķītis skrien. Šo, akal 50 nav. Vai ne? Ko? Akal 50 nav. Degvielas cenas vienkārši fascinē, varētu būt to pašu naudu brīvi izbraukt. Tagad īstenībā sanāk 50 eiro. Tā kādi 50, pusi dārgāk viss tas pasākums, vēl tā mašīna arī. Tā kā zirgs ritīgs. Tā, nobrauksim maliņā, uzmetīsim aci. Ko mums tur čoms dara? Aizmugurē staulī. Tumšs jau sāk palikt. Mērķis tur tieši. Sals, jā. Nav tur kā saules, bet... Tā es aiziešu apstīšos, jā. Nu, kā tev te ir, čomak? Ko? Ziķere, ko? Kā tev te iet? Viss ir pa čotnam. Ko? Ja? Gaņā mums labi. Tā, nu ko? Mīnam tālāk. Gan jau laikam, ja nekas akšanas nebūs, tad jau vajag vairāk neko nefilmēs, ne? Ko? Tiksimies mājā, kad
Bičas ceļa vidū. Čotka viņš tur stāv tā kā, nezinu, piesiets. Cik tumšs jau nekā nevarēs redzēt. Nu, jau esam jau uz robežas, tuņi būsim Latvijā. Ja nekas grandios mums nenotiks pa ceļam, tad mēs ar nekā īpaši vairāk nefilmēsim, vai ne? Ko? Tā jau uztais pārējiņu uz rītdienas rītu. Nu, pīri hodačku uztais. Ar roku. Ko tu dari tur? Ar atslēgu. Šitā te gaismā. Nu ko, labrīt, nākamā diena. Mocis jau ir mājā. Jau izmeta mazu līkumiņu pa pagalmu, pirmo otro robu. Nu, emocijas ir tādas, nu jā, dalītas ļoti. It kā priecīgs, it kā nē, it kā viss tas ir kaut kas jauns. Jo atkārtošos pa močiem, nu, apmēram, es no viņiem zinu, varbūt 20% kaut ko. Tā kā kaut kā, jā, vedu tagad piekabīti, atdošu piekabīti un, nezinu, droši vien, ja šitajā video, tad tas arī būs viss. Ko es varu teikt, paldies, ka noskatījāties. Uzspiežam laiku, abonējam, protams, atstājam komentāru, ja gribat kaut ko no šīs tēmas redzēt, varbūt kaut kādas moto pakatuškas braucienus, nezinu, jāsāk domāt kaut kādu mikrofonu, lai jūs dzirdat, ko es braucot runāju. Nu jā, kad šitā vasara būs, nezinu, daudz jaunām lietām, moci, nezinu, centīšos davest 92. Redzēs, kā būs ar driftu, kā mums ies ar to 46. Jo, ja 46. mēs pārdodam, tad droši vien, kad daļiņu naudas es paņemšu, ieguldīšu 92. uzlikt pravotku, saregulēties, tad viņi varētu pabeigt šovasar, varbūt pat uzbraukt. Un, protams, lielākā naudas daļa man būs jādod Ivo, jo tā ir viņa mašīna, protams. Nu, kaut kā tā, jā. Nu, tā kā tā, tad to beidzam šito video. Tiekamies nākamajā video un tiekamies komentāros. Lasīšu katru komentāru, ko jūs atstājat. Un pa katru abonementu esmu ļoti priecīgs, kas pieabonē, piesako. Vajadzētu beidzot tos 10 000 savākt, lai kanāls aug. Un nāk mums klāta reklāmdevēji, jo mums bija reklāmiņa jau video sākumā. Tā kā let's go, ņindzis!